Es ēdu iespējami katru vakaru, bet tāpat nevar atcerēties, kas man jāsaka. Tāpēc izmantošu lapiņu. Tātad, es veidošu video par to, kā es pats trenējos un kā es ieteiktu sākt trenēties. Tas lielam ir galvenais mērķis, parādīt to, kā uzsākt, jo tas ir pats arī tāds grūtākais. Pēc tam jau, kad tie ir ritmā, tas jau aiziet jau automātiski un ir jau viegli. Tā, un man gribētu to, ka tas, ko tu redzi, es uzskatu, ka tas ir sasniedzams jebkuram cilvēkam. Nav nekāds baigais talants nepieciešams. Vienīgais, protams, ja tu esi no dabas vājāks nekā pārējie, tad tas prasīs vienkārši vairāk laika, vairāk pūļu, bet tas viss tāpēc ir izdarāms. Es teiktu, atkarībā no tā, kāds tu sāc un no taviem gēniem, tu varētu prasīt kaut kādu 1 līdz 4 gadiem. Tie treniņu veidi visu laiku mainās, bet šis ir tieši tas, ko es daru tagad. Es trenēju 6 reizes nedēļā. Tik daudz nav nepieciešams, bet vienkārši man patīk iet biežāk, tāpēc, ka es tā jūtos labi. Tad es sadalīju tā, ka man pa kājas nedaudz atpaliek no vispārējās muskultūras, tāpēc es kājas trenēju, kad viņas ir svaigas pirmdien. Otrdien ir vairāk grūšanas vingrinājums krūtis, tad ir atkal vilkšanas vingrinājums biceps, tad ir atkal grūšanas vingrinājums pleci, tad atkal vilkšanas vingrinājums mugura, un tad beigās paliek vēl sestdien pāri vēl triceps, kas arī ir vairāk kā grūšanas vingrinājums, un svētdien tad brīva, un tad tas cikls atkal sākās no sākuma. Ja tu gribi iet 4 reizes nedēļā, es ieteiktu likt pie grūšanas vingrinājumu krūtīm, likt klāt vēl triceps, un vēl pie muguras likt klāt biceps. Bet ir tiešām simtiem dažādi veidi, kā trenēties. Nav tā, ka viens ir labāks, viens sliktāks. Vienkārši, kā kurš to sadala tādā veidā. Tad pirmais treniņu video būs bicepsa. Biceps izvēlējos kā pirmo tāpēc, ka tas īstenībā ir pats vieglākais treniņš, tas ir mazā muskuļu grupa. Lielās muskuļu grupas kājas, tās atstāsim saldajā ēdienā. Tad cerams, tev patiks. Aiziet. Oriģinālais video sanāca kaut kāds 40-50 minūtes garš, tāpēc es viņu sagriezt īsāku, apakšā kaut kāds 8 minūtes, un viņš uztaisīja dinamiskāku. Tad viņš būs kaut kāds 8 minūtes, un apakšā es pierakstīju kaut kādas lietas, ko es ieteiktu ievērot.
Mēs citu vietā ātri atradīsimies. Tas otrs spoguls. Tur turien var redzēt. Planīs bišķīt vietas. Nevar teikt, viss labi. Teic, nu jā, bet tad mani redzēt.
no priekšu, bet tas fokus labi. Ar šo te? Jā, tu esi zini, bet viņš jau te grūti pagriezt. Tā kaut ko izdomā šādi. Kā sākās tagad normāli kvalitāti. Nu, bet nevar. Bet kaut kas šoreiz baigi sūdīgi, viss būs baigi. Šis būs labs. Bet tas arī kā ir prom. Prāts, saka, nevar, nu. Savādāk neko nevar izdarīt. Šī brīdī es trenēju, vienkārši kā tas rāpās kādā tā. Nu nav, vai nu mani var redzēt, vai nu to sūdu redzēt. Šis tev pēdējais vinājums. Vēl viens tev? Tas mais.